Tagad vēlos ar jums dalīties ar ieskatu mākslīgai intelekta jeb MI darbības pamatprincipus. Lai mākslīgais intelekts spētu veikt sarežģītus uzdevumus, tas balstas uz 3 galvenajiem elementiem – datiem, algoritmiem un modeļiem. Šie 3 komponenti veido mākslīga intelekta pamatu. Vispirms parunāsim par datiem. Dati mākslīga intelekta konteksta ir jebkura informācija, ko mākslīgais intelekts var analizēt, mācīties no tās un izmantot secinājumu veikšanai vai prognozē. Datus var iedalīt 3 galvenajos veidos. Strukturētie dati, tie ir organizētie tabulas ar skaitļiem, datumiem ar kolonām, piemēram, Excel tabulas. Nestrukturētie dati, tie ietver tekstus, attēlus, skaņus, video un citu informāciju. Daļēji strukturēti dati, piemēram, e-pasti vai anketas ar brīviem atbilžu laukiem. Mākslīgais intelekts nevar domāt tāpat kā cilvēks. Tas apstrādā datus, meklē likumsakarības un izmanto tās lēmumu pieņemšanai. Piemēram, ja mēs vēlamies iemācīt mākslīgo intelektu atpazīt tomātus attēlos, mums jānodrošina tam 100 vai pat 1000 attēlu ar tomātiem un bez tiem. Tikai tad mākslīgais intelekts spēs saprast, kādas pazīmes raksturo tomātu un attiecīgi turpmāk identificēt objektu uz attēla, ko mēs iedosim mākslīgajam intelektam. Datu apstrādes posmi ietver 2 pamata elementus. Datu ievākšanu no sensoriem, atkentam, interneta vai citiem resursiem. Ja mums nav avoti, no kurienes mēs varam iegūt informāciju, attiecīgi mēs nekad nevarēsim izveidot mūsu zināšanu bāzi par konkrēto objektu. Otrais punkts, kas ir ļoti svarīgs, datu attīrīšana. Šīs posms ietver kļūdu labošanu un liekas informācijas noņemšanu. Ja tīrāk dati mums būs, ja precīzāku atbildi mēs varēsim iegūt. Tālāk apskatīsim nākamo posmu, kas ir saistīts ar algoritmu. Algoritms ir precīzi definēta darbību secība, ko mākslīgais intelekts izmanto, lai apstrādātu datus un izdarītu secinājumus. Vienkāršot sakot, algoritms ir kā recepte kādai konkrētai darbībai. Piemēram, ja datoram dodam uzdevumu atpazīt, vai e-pasta teksts ir surrogatpasts, tad algoritms analizēs vārdu biežumu, sākuma formulu, rakstības stilistiku un salīdzina ar iepriekš apmācītiem datiem. Tikai tad, zinot sakritības, tikai tad, nosakot sakritības, sistēma varēs atbildēt uz jautājumu, vai apskatāmais objekts atbilst vai neatbilst etalonu modelim, ar ko mēs veiksim salīdzinājumu. Pārējot pie algoritmiem, mēs sāksim ar to, kas ir algoritms. Algoritms ir instrukciju kopums, kas nosaka, kāda secība jāveic darbības, lai sasniegtu kādu konkrētu rezultātu. Tas ir līdzīgs receptei, kas norāda, kā pagatavot ēdienu, ņemot vērā kādus konkrētus izejmateriālus un rīkus, kas mums ir pieejami. Algoritmi kalpo mums kā rīki, kas pārveido IS datus par vērtīgiem izejas rezultātiem. Tādējādi nodrošināt mākslīga intelekta efektivitāti. Visvienkāršākais piemērs ir apskatīt, kā darbojas rīki, kas mēģina noteikt surrogatpastu jūsu e-pasta sistēmā. Lai sistēma varētu noteikt, vai e-pasta teksts ir surrogatpasts, ir nepieciešami vairāki posmi. Pirmais – teksta analīze un skatīties, cik bieži līdzīgs e-pasts ar šāda veida saturu jums atnāk. Tālāk, balstoties uz definētām formulām, ko mēs paši esam izstrādājuši, ko mēs paši varam izstrādāt, sistēma var skatīties, ja e-pasts atnāk ar biežumu vairākas reizes dienā vai vairākas reizes nedēļā, mēs varam attiecināt viņu pie kādas konkrētas kategorijas. Piemēram, pateikt, ka tas ir surrogatpasts. Mēs skatīsimies uz rakstības stilistiku un mēģināsim noteikt, vai tas ir datorģenerēts teksts, vai tas ir cilvēka rakstīts teksts. Un atkal balstoties uz algoritmu,
mēs izlemsim, pie kā e-pastu attiecināt. Mēs salīdzināsim arī ar iepriekš apmācītiem datiem un mēģināsim noteikt līdzības, lai turpmāk samazinātu nepieciešamību veikt analīzi, bet pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu. Apskatīsim populārākus algoritmus, kas tiek izmantoti mākslīgā intelekta kontekstā. Un pirmais ir lēmumu koku algoritms. Piemēram, mums ir notikums, un katram notikumam mums varētu būt divas izējas. Viena izēja ir jā, otra izēja ir nē. Attiecīgi, ja notikums izpildās, datoram ir scenārijs, kas ir jāizdara gadījumi, ja notikums ir pozitīvs, un attiecīgi datoram ir scenārijs, kas ir jāizdara, ja notikums ir negatīvs. Kā vieglākais piemērs šeit varētu būt situācijas apraksts par to, vai ārā līst lietus, tad attiecīgi man jāpaņem lietus sargs, vai, ja nelīst lietus, tad es neņemšu lietus sargu. Otro algoritmu mēs varētu minēt neirona tīklus, algoritmu grupa, kas imitē cilvēku smadzeņu darbību. No vienas puses, neirona tīklus mēs varam pielīdzināt arī lēmumu kokiem, bet atšķirība ir tāda, ka katram posmam mums varētu būt vairāki lēmumi, kas seko no elementa. Un tad šie elementi atkal veido jauno sadalījumu, pie tām no dažādiem posmiem, kā mēs braucam pa ceļu vai kā mēs ejam, mēs varētu tikt pie scenārija. Pieņemsim, jūs pārvietojaties pa ceļu un jūsu uzdevums tikt no šīs pozīcijas uz šo pozīciju. Kā mēs redzam, mums varētu būt vairāk ceļi un gan šīs ceļš mums atvedīs pie rezultāta, gan arī šīs ceļš mūs atvedīs pie rezultāta, gan arī šīs ceļš mūs varētu atvest pie rezultāta un tā tālāk. Rezultāta sanāk, ka mums veidojas mezglu grupa, kas ir savienota sava starpā. To pašu mēs varētu aprakstīt, izmantojot savādāku izskatu, kas parādīs lēmuma pieņemšanas scenāriju, lai tiktu no punkta A uz punktu B, ievērojot prasības, ko mēs definēsim. Piemēram, ka prasība varētu būt ilgums, cik mēs pavadīsim ceļā. Piemēram, prasība varētu būt garums, kas mums ir nepieciešams, lai mēs izbrauktu tieši kilometru ziņā. Piemēram, prasība varētu būt skati, pa kuru ceļu mums interesantāk braukt, un tā tālāk. Nākamā grupa ir kā tuvāko kaimiņu algoritms, kas salīdzina jaunu datu punktu ar tuvākiem zināmiem datiem. Šis algoritms bieži ir izmantots, ja mums ātri jāpieņem lēmums vai jāsaprot, pie kuras kategorijas tiek piesaistīts kāds konkrēts objekts. Iedomājamies, ka mums ir nepieciešams noteikt, vai ārā līst lietus vai nelīst lietus, balstoties uz diviem parametriem. Mums ir temperatūras parametrs un mums ir mitrums. Mēs zinām iepriekšējos datus, kā piemēram, ja gadījumā temperatūra ir augsta un mitrums ir zems, tad mums ir mērījumi, un mēs zinām, ka šādos mērījumos mums nav bijis lietus. Tāpat mums ir informācija arī par citiem datiem, kad mitrums bija liels un temperatūra maza, tad mēs zinām, ka ārā parādās mitrums, un šie ir mērījumi, kas ir attiecināti pie situācijas, kad ir bijis lietus. Tagad iedomājamies, ka es saņēmu jaunu informāciju, un man balstoties uz jauniem datiem nepieciešams noteikt, vai būs lietus vai ne. Ja es iegūstu jaunu punktu, es izmērīju mitrumu un es izmērīju temperatūru. Man vajag noteikt, vai balstoties uz tādu temperatūru un mitrumu, kāda ir iespējamība, ka ārā būs lietus. Tad izmantojot kā tuvāko kaimiņu algoritmu, mēs skatīsimies
kādi ir blakus notikumi šim konkrētajam punktam. Ja blakus noteikumi, kā tas ir, cik notikumus mēs pārbaudām, mums liecina par to, ka šajā kategorijā ir vairāk lietus nekā saule, tad mēs varam pieņemt, ka balstoties uz tādiem mērījumiem ir jābūt lietum. Pieņemsim, iegūstot jauno vērtību, šeit mēs skatāmies, pieņemsim temperatūra 30 grādi un mitrums 10%. Tad attiecīgi ieliekam objektu šai pozīcijai, atkal salīdzinām ar, piemēram, 4 blakus esošiem meizgliem, mēs salīdzinām ar 4 meizgliem, kā rezultātā mēs nosakām, ka šajā kategorijā ir saulaina diena un objekts ir attiecināms arī pie saules. Kā jau mēs tikko esam redzējuši, ar datiem nepietiek un tikai ar datiem nepietiek un bez algoritmiem mākslīgais intelekts nevar izdarīt nekādu spriedumu. Tie ir mākslīga intelekta domāšanas pamats. Bet tālāk mums vēl ir modeļi. Modelis ir gala rezultāts, kas izveidojas, kad algoritms ir apmācīts ar datiem. Tas ir mākslīgā intelekta spēju kopums, kas iegūts no iepriekšējas pieredzes. Modeļu veidošana ietver 3 galvenas posmus – apmācību, validāciju un testēšanu. Katra posma mērķis ir uzlabot modeļa precizitāti un nodrošināt tā uzticamību reālai situācijai. Apmācība viens no svarīgākajiem posmiem, kura algoritmi mācās no datiem, pielāgojot savus parametrus kādai konkrētai situācijai. Tas ietver atkārtotas analīzes, lai uzlabotu modeļa prognozes un lēmumu. Nākamais posms ir validācija. Pārbauda, cik labi modelis darbojas ar nezināmiem datiem. Tas nozīmē, ka kad modelis ir apmācīts, kad mums ir iespēja pārredzēt jau kādu konkrētu notikumu, mums jāspēj arī pārbaudīt uz jauniem datiem. Un testēšana, kur mēs nodrošinām rezultātu salīdzinājumu ar reāliem gadījumiem. Šeit mēs skatāmies, vai rezultāts, ko mūsu modelis vai mākslīgais intelekts ir ģenerējis, atbilst kādam reālajam notikumam no mūsu iepriekšējas pieredzes. Piemēram, Amazon izmanto mākslīga intelekta modeļus, lai ieteiktu preces. Ja bieži pērkat bērnu preces, modelis ieteiks līdzīgas preces, ja tāda bija iepriekšēja klientu uzvedība. Modeļu tipus var sadalīt 3 daļās. Tie ir klasifikācijas modeļi, kas piešķir kategorijas, piemēram, suragātpasts vai ne, rekomendācijas sistēmas. Regresijas modeli prognozē skaitlisko vērtību, piemēram, pārdošanas apjomu, un sekvences modelis, kas pārēdz secību, piemēram, teikuma turpinājums. Beigās apskatīsimies, kāda veida tas viss darbojas kopā. Lai saprastu, ka šie elementi iedarbojas, aplūkosim procesu soli pa solim. Pirmais punkts – datu savākšana, piemēram, attēli ar dzīvniekiem. Datu vākšana ir pirmais solis mākslīga intelekta procesa. Datus iegūst no dažādiem avotiem, piemēram, sensoram, anketiem un digitāliem kanāliem, lai radītu uzticamu pamata analīzi. Nākamais solis ir datu attīrīšana, kur mēs noņemsim bojātus failus, sakārtosim informāciju, apskatīsim, vai dati, kas mums ir iegūti, tieši atbilst kādai konkrētai grupai. Nākamais punkts ir algoritmu izvēle. Piemēram, izvēlēsimies atbilstošu algoritmu, ar kuru turpmāk mēs apstrādāsim datus. Nākamais solis ir modeļa apmācība. Algoritms, kas ir izvēlēts, analizēs mūsu datus un mācīsies, lai turpmāk varētu pieņemt lēmumu. Kā jau mēs redzējām iepriekš, piemēram, mēs varētu apmācīt sistēmu, atpazīt kaķus un suņus. Tam ir vajadzīgs laiks, lai algoritms varētu iziet mūsu attēlu kopai, kolekcijai ar bildēm un iegūt zināšanas turpmāko lēmuma pieņemšanai. Nākamais solis ir modeļa kvalitātes pārbaude. Modeļa kvalitātes pārbaude ir būtiska, lai novērtētu tā spēju darboties ar nezināmiem datiem. Šajā posmā tiek analizēti rezultāti salīdzinājumi ar
patiesiem gadījumiem nodrošināt precizitāti un uzticamību. Un visbeidzot, praktiska izmantošana, piemēram, telefona kameras izmanto mākslīgo intelektu modelis, lai automātiski uzlabotu attēla kvalitāti. Piemēram, sejas atpazīšana ļauj kamerai fokusēties uz seju, uzlabojot uzņemto attēlu asumu un apgaismojumu. Telefona kameras automātiski fokusējas ne tikai uz cilvēku objektiem, bet arī pielāgojas ārējiem faktoriem, piemēram, gaisma, piemēram, fotogrāfijas uzņemšana naktī. Mākslīgā intelekta uzdevums nevis automātiski pielāgot saturu, bet pielāgoties jūsu vajadzībām. Ja jums vairāk patīk uzņemt tumšākas bildes, tad ar laiku mākslīgais intelekts, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, sapratīs jūsu vēlmes un piedāvās automātiski padarīt bildi tumšāko. Šādi dati, algoritmi un modeļu kopa veido mākslīga intelekta sistēmu, kas spēj mācīties no pieredzes, pielāgoties jaunai informācijai un veikt uzdevumus, kas tradicionāli prasītu cilvēku intelektu.